Sveicināta, mīļā interneta draudze. Un šodien mēs esam vispār neparastā vietā, tādā smukā vietā. Un mums ir brālis Aleksandrs, kurš ir apceļojis principā visu pasauli, meklējot kaut kādu garīgu dzīvību. Viņš ir bijis... Где ты был? В каких местах? Во многих местах был. По всему миру поездил. Был в Таиланде, во Вьетнаме, в Индии. Долго жил. Искал. И нашел в Латвии. Аллилуйя! Viņš Latvijā ir atradis. Вот расскажи, что ты нашел в Латвии? Я нашел здесь тебя, который мне сказал: пойдем, я тебя покрещу. И сказал это вовремя, так как я это долго искал. И сегодня я это нашел. Сегодня начинается моя новая жизнь. Здесь, сейчас. Un slava Dievam, viņš bija apbraukājis visu pasauli, jūs jau dzirdējāt tās pilsētas, un šeit viņš satika Jēzu Kristu. Un kas bija interesanti, viņš pie mūsu galdiņa pieņēma Jēzu Kristu. Vienreiz viņš bija uz dievkalpojumu, pēc tam kādu laiku viņš bija pazudis, un Svētais Gars man saka, pazvan viņam. Un es viņam pazvanu, un viņš bija baigi priecīgs man dzirdēt, un viņš saka, Dievs man teica, ka man vajag kristīties. Un dotajā brīdī mēs ejam viņu kristīt. Tā kā brīnišķīgs brīdis, paģom. Мы пришли уже. Да. Ты тут думаешь? Да. Ну давай. Я тебе крещу во имя Сына, Отца и Духа Святого. Давай. Аллилуйя! Аллилуйя! Un gribu jums pateikt, ko tas nozīmē. Daudzi cilvēki saka, es esmu pareizi ticīgais, esmu kristījies, bet īstenībā kristība nozīmē ko? Ka tu jau esi atteicies no savas vecās dzīves, no āliņiem, no visām pārējām lietām, un tad, kad mēs tev pagremdējam zem ūdens, tas publiski nozīmē to, ka tu parādi visiem, ka tu esi miris vecajai dzīvei. Un tad, kad mēs viņu ceļam augšā, tas ir jauns sākums ar Jēzu Kristu. Halleluja! Paldies, mīļā interneta draudze! Uz redzēšanos!